Tagad ir 2 vai 3 naktī. Es dzīvoju Rīgas centrā, daudz dzīvokļu mājās, un šonakt kaimiņi pilnīgi mierīgi, nepārspīlētos skaļumos skatās televīziju vai klausās kādu podcastu, un es to visu ļoti labi varu dzirdēt, esot aiz sienas. Šajā naktī īsti nav neviens bērns, kas ieraudās no kāda slikta sapnīša, ir tikai un vienīgi televīzija kaimiņiem. Trauslā miega jautājums. Jā, es teikšu godīgi, man ir šis te aktuāls temats, un es domāju, ka daudziem cilvēkiem mūsdienās, kas ne tikai dzīvo urbānās vidēs, ja tomēr ir stress, ir viskaut kādas vēl citas lietas, kas traucē mums labi forši izgulēties, pārāk daudz kafijas varbūt arī. Un es domāju, tur, kur ir problēma, tur jābūt arī risinājumam, un es neticu, ka risinājums var būt kaut kas tāds kā ausu aizbāznis, kaut ko tādu, ko es patiesībā ieguvu Rotko izrādē pirms gada, kur tos dalīju pa brīvu. Es domāju, ka tur ir daudz dziļāk un pamatīgāk jāparokās. Tā kā veltam nākošo raidījumu miega biznesiem, tiekamies studijā, bet visticamāk es tagad tieši tomēr pamēģināšu pagulēt pāris stundas. Dāmas un kungi, mūsu nākošais raidījums būs par miega industriju. Industrija, kas attīstās ar 5% katru gadu, apmēram $100 miljārdu liela industrija, un šī tiešām ir milzīga problēma pasaulē. Mēs to varam likt zem tādu jumta konceptu kā mentālā veselība, sociālās trauksmes, bezmiegs, trausls miegs. Visas šīs tēmas ir diezgan lielā mērā saistītas. Un šodien paskatīsimies, kas varētu būt nākošās biznesa iespējas, precīzāk sakot, kāda varētu būt jūsu risinājumi šai te diezgan pieaugušai problēmai. Pirmā biznesa ideja varētu būt saistīta ar ausu aizbāžņiem. Jā, tieši ar to pašu, ko es jau jums šī te podkāsta sākumā arī gan parādīju, gan arī pastāstīju par izrādi Rotko, kur dalīja aizbāžņus pa brīvu. Un es uzgāju šādu te mājaslapu, kas saucās loopearplugs.com. Patiesībā ļoti dizainiski forša, laba mājaslapa, tiešām ļoti jaudīgi viss izskatās. Izskatās patiesībā uzreiz jau pēc kaut kāda Shopify template. Un tas, ko mēs redzam, ka patiesībā tie ir ausu aizbāžņi, bet ļoti stilīgi. Laikam stilīgākie ausu aizbāžņi, kādus es vispār jebkad esmu redzējis. Un pēc tam, kad mēs nedaudz paskrolējam uz leju, mēs redzam cenas. Un cenas, dāmas un kungi, pa ausu aizbāžņiem par vienu komplektiņu €54. Jā, no pašizmaksas viedokļa izskatās, ka tā pašizmaksa varētu būt 2–3 eiro maksimums. Es neticu. Tas ir vienkārši plasmas pasākums. Viņš varbūt ir kaut kādā ziņā, viņš sastāv varbūt no 2 elementiem, no tādas maigākas, mīkstākas gumijas, kas tieši saskarās ar ausi un kas patiesībā līdzinās vecajām austiņām, kas iPhone'iem vai telefoniem. Bet viņiem ir tāds apļveida rimbulīts, kurš visticamāk arī smuki labi izskatās, arī, kad tas ausī ir ielikts, bet arī vieglāk viņu ir izķiksēt ārā. Jo es nezinu, kā jums, bet man vienreiz arī bija tā, ka diezgan grūti bija izķiksēt parastos ausu aizbāžņus. Lūk, dažādas krāsas, dažādas formas. Mums ir cenas arī ir no €20 sākoties, bet pagaidām dārgākais, ko es redzu, ir tie tiešām €54. Izskatās ļoti labi. Mēs redzam, ka viņi diezgan labi strādā ar influenceriem, bet es jūs gribētu uzreiz aizvest uz tādu lapu, kas saucās SimilarWeb, kur mēs varam pārbaudīt, cik daudz cilvēki patiesi apmeklē šo lapu, un tas mums dod salīdzinošu objektīvu informāciju par to, kā viņiem labi veicās. Tad mēs ejam uz SimilarWeb. Un te mēs redzam, mēneša laikā ir faktiski 3 miljoni apmeklējumu. Tas ir ļoti daudz. Priekš biznesa, ja jums ir 3 miljoni apmeklējumu jūsu biznesa lapē, tas nozīmē, ka jums viss labi tur strādā. Mēs varam apskatīties vēl arī, kurās valstīs viņi pārsvarā pārdod. Jā, tā ir Amerikas Savienotās valstis, 22% no visa šī te trafika. Tad ir Austrālija, angliski runājošās valstis. Somijā diezgan daudz viņiem iet un Anglijā. Mārketinga kanāli, te mēs varam arī redzēt direkt. Direkt nozīmē to, ka 36% vienkārši ieraksta mājaslapā vai uzklikšķina uz kaut kādas ļoti konkrētas saites, un viņi nonāk jūsu lapā. Organika, tātad organiskā plūsma 42%. Tas nozīmē, ka viņi
ļoti daudz savus klientus iegūst tieši no Facebook, Instagram, no sociāliem tīkliem, 8% tikai no maksas reklāmām. Lūk, tādi izskatās tie rezultāti. Mājaslapa viennozīmīgi ir ļoti labiem rādītājiem. Mums arī ir ienākusies informācija, ka 22. gadā viņiem apgrozījums bija 42 miljoni eiro, 23. gadā 126 miljoni eiro, 3x. Un viņi gada laikā pārdevuši 8 miljonus ausu aizbāžņu. Nu, man personīgi izskatās, ka tas biznesa modelis ir diezgan foršs, ļoti labs, tad dizainisks, labs produkts, labi izskatās, mēs atrisinām problēmu, tad mums ir vienkārši klusums kā tāds. Un viņi ļoti pamatīgi strādā ar influenceriem, ar cilvēkiem, kas ietekmē vispār šo tēmu, šo industriju. Nu, lūk, tāpēc es gribētu piezvanīt Agnesei Krastītei, kas arī ir Latvijā viena no tādām influencerēm, kurš strādā tieši arī ar dažādiem šādiem te pakalpojumiem un produktiem, un viņai bija viena sadarbība ar Dormeo. Tā kā piezvanīsim tagad Agnesei un paprasīsim, patiesībā, kā viņi sadarbojās ar šiem te uzņēmumiem, un kas patiesībā būtu tas galvenais priekšnoteikums, lai jūsu šī te influenceru kampaņa labi nostrādātu. Jā, lūdzu. Agnese, čau, viesturs tev te traucē. Čau, viesturs, prieks dzirdēt. Jā, Klau, nu man ienāca tādi pāris jautājumi tev priekš manu podcastu klausītājiem. Mēs tieši pa miega biznesu taisam šodienas raidījumu, un tiešām tāda interese ir par to, kā sadarboties ar piemēram, vai ar tevi, vai ar kādiem citiem influenceriem, un kā mums dabūt maksimumu. Mēs esam uzņēmēji, pieņemsim. Kas ir tie spēles noteikumi? Nu, spēles noteikumi ir īstenībā būt aktīvam sociālos tīklos vai par tevi uzzina, jo pieņemsim par to miega sadarbību, kas man izveidojās, pavisam vienkārši es redzēju pieteikumu, kas bija publiski izziņots, un es domāju, kāpēc man gaidīt dažkārt, kad pie manis vērsīsies, ja man ir iespēja arī pašai uzrakstīt. Un es devu par sevi ziņas pieteicos, un pēc atlases un visām kritērijiem man izvēlējās. Un, protams, jā, regulārs darbs sociālos tīklos par sevi, lai uzzina darot, jo mans viss darbiņš sociālos tīklos ir organisks. Es neizmantoju maksas reklāmas, bet es varu par daudz ko uzzināt par maksas reklāmu, un es uzzināju arī par šo kampaņu, kurā es tiku iekšā. Tu vari īsumā ieskicēt tiem cilvēkiem, kas nav redzējuši to tavu Dormeo kampaņu, kas tur bija, ko tu izdarīji tur? Jā, es redzēju sociālos tīklos reklāmu par to, kad samaksās 1000 eiro tam, kas atnāks izsapņot savu sapņu darbu, pagulēt un par to nopelnīs naudu. Un tieši īstenībā tajā brīdī sakrīt tas, ka es biju ļoti pārgurusi. Man bija tāds, varbūt šis ir visuma signāls, kad es varētu vienkārši pagulēt. Tad, kad es biju tur vietas, es godīgi vīram saprotu, kad man tā kā izvēlējās, viņš saka, tagad tas ir kaut kāds skams, nevar tā būt. Tu vienkārši tiešām gulēji, ja? Es goda vārds, es pat nebiju plānojis gulēt, jo nebija tāds nosacījums, ka tiešām ir jāguļ. Vairāk bija nosacījums, kā man ietros, ka es to visu dienu arī esmu tajā Dormeo veikalā, mēs tur veidojam dažādas aktivitātes, tad es arī gulēju tajā gultā, es izvēlējos to piemērot spilvenu sēgu, un reāli atrados tajā gultā, un cilvēki gāja garām un skatījās vispārējais, bet es tiešām vairāk reizes aizmigu, jo tas miega deficīts tiešām radīja to iespēju pat ar tām gaismām, kas man parasti būtu traucējošs faktors, bet te bija viss tik labi sakārtojies, ka es varēju gulēt lielveikalā, spilvenā spēgā. Un jā, tā kā tas ir tas mans stāsts, kā es tur nonācu. Es īstenībā par savos tīklos baigi, ka to neesmu stāstījusi, tas būs ekskluzīvs saturs. Bet visādi citādi, jā, tā bija īstenībā forša pieredze, un kā es tur nonācu, arī tas stāsts jau tagad tev būs zināms. Tev ir kaut kāda atgriezeniskā saite arī no pašiem Dormeo par kaut kādiem rezultātiem, tās kampaņas veiksmi? Jā. Viņi man tā pačukstēja to, ka viņam bija ļoti svarīgi, lai ir atraktīvs cilvēks, un viņi teica, ka viņiem tiešām bija ļoti, ļoti forši tā man atraktivitāte, kad es tur iesaistījos, gan brīvi jūtos kameras priekšā, gan ļāvos visām radošajām idejām, un ja cilvēki nāk iekšā veiklā komunicējām, tas viņiem bija arī ļoti svarīgs kompakts tam visam, kad nevis cilvēks, kas
tā kā ir tāds noslēgts, bet esmu atraktīvs un komunikabls. Es tieši tādu atgrieznisko saiti, cik tur nopirka, iegādājās, cik apskatīja. Es nevarēšu to pateikt, par to man nepadalījās, bet es zinu to, ka viņi bija ļoti apmierināti un vēlējās ar mani turpmāk arī sadarboties kādās citās kampaņās. Cik tev daudz ir tādi piedāvājumi apmēram nedēļā, mēnesī? Tieši ar mieru saistīt vai vispār sadarbības? Vispār. Vispār kā sadarbības dienā man iebirst kāds piedāvājums, vakar pats man iebirst 3 piedāvājumi, tā kā regulāri īstenībā tie piedāvājumi parādās, ja tu dari to, ko tu mīli un tu to translē, tad, un regulāri, protams, arī veic to disciplīnu uz sevi, tad atgriezniskā saite ir. Ja runājam par manu to stratēģiju, tad es izaicināju sevi 3 gadus regulāri publicēt video saturu, jo tieši tas bija laiks, kad arī video formāts ļoti labi aizgāja satīpos, un tas mēs to šīs dienas, tos augļus, jau es teiktu, īstenībā jau arī gadu un 2 atpakaļ jau tie augļi ir tādi, ka tas ir mans pamatdarbs un tas ir mans peļņas avots, satura veidošana, meistarklašu vadīšana, tas arī ir man niša un online kursu veidošana, ka tas ir tas, ar ko es šobrīd pelnu un strādāju. Super. Tad tev mēs varam atrast Instagramā Agnese Rīles, vai ne? Jā, tieši tā. Meistarklasa tā ir man sirdslieta, mācu filmēt viegli un vienkārši organiski radīt saturu, kas nesīs augļus un neizdedzinās, bet dos atgrieznisko saiti. Super, Agnese. Ideāli. Jā. Paldies tev liels par ātro mazo interviju, lai tev viss labi iet. Paldies par interviju, aicinājumu un lai viss izdodas. Atā. Čau. Tā bija Agnese Krastīte. Super. Dodamies tālāk. Nākošais mums produkts ir Calm. Es esmu dzirdējis jau pirms tam par šo te mājaslapu. Kāpēc esmu jau dzirdējis? Es dzirdēju, ka viņi par ļoti dārgu naudu nopirka šo te domēnu. Tas bija pirmā lieta, kāpēc es to dzirdēju. Un otrs, kad viņi ir ārprātīgi apmeklēta mājaslapa. Mēs arī uzreiz varam ieiet iekšā apskatīties, kāda viņiem rezultāti mēnesī. Mēs ejam similarweb.com, nospiešam Calm.com, 3,2 miljoni. Apmeklētāju mēnesī ir tikai šai te mājaslapai. Tas nozīmē, ka visi viņiem ļoti, ļoti labi strādā. Te mēs atkal redzam Amerika, 48%, Austrālija, Indija arī šeit diezgan labi darbojās. Jā, starp citu, es gribētu ar jums vēl vienu mazu ātru tirgus statistiku iegūt. Ieiesim iekšā Google trendos un apskatīsimies vispār, kā cilvēki darbojās uzrakstot vārdu sleep. Jā, tad mums uzrakstam sleep Google trendos. Mums jāpaņem šeit ir worldwide, tā kā pasaules rādītāji, un mums ir jāatzīmē uzreiz arī ir pēdējie 5 gadi, lai mēs dabūtu tādu objektīvāku informāciju. Lūk, tas, kā mums interpretēt šo te grafiku, mums ir līkne, kas ir sadalīta tur tādās 100% skalā, tur ir 100, augstākajā līknē 75, 50, 25. Tad ir meklējuma daudzums Googlā ar šo te atslēgas vārdu sleep, ir turās virs 75, ap 75%. Tas nozīmē, ka viņi ir visu laiku konstanti ļoti augsti meklējumi Googlā ir tieši saistīti ar šo te atslēgas vārdu. Protams, ka tur var būt arī baby sleep vai sleep problems vai sleep stories, bet jebkurā gadījumā tā ir norāde mums, ka tā ir aktuāla problēma vai jautājums jebkurā gadījumā. Mēs arī redzam, ka sākot no 23. gada novembra šī līkne patiesībā sāk virzīties, tā tendence ir iet uz augšu. Nē, patiesībā bišķiņ vēlāk no 24. gada māja. Tas ir no pagājušā gada vidus šī līkne patiesībā iet pat uz augšu, vēl vairāk tuvāk tam 100%, kas nozīmē, ka vienkārši tur viss ir karsts. Jā, šis tirgus ir karsts. Ātri uzmetam acis, kuros pasaules reģionos ir visaktīvākā interese par šo te atslēgas vārdu, ir Austrālija. Austrālijā ir numur 1. Pēc tam ir Jaunzēlande, pēc tam ir Amerikas Savienotās valstis, pēc tam ir Kanāda un Īrija. Top 5 ir visas angliski runājošās valstis. Mēs varam secināt, ko tas mums dod, kāda informācija tas dod, kapitālistiskās sabiedrības var būt, bet tad ir jautājums, kāpēc Eiropā nav tik aktīvi šie te meklējumi, patiesībā pat Krievijā viņi meklējuši ar atslēgas vārdu sleep. Skandināvijā diezgan daudz, Latvijā patiesībā salīdzinoši mazāk nekā pasaulē. Tā kā mans ieteikums, ja jūs domāsiet par šo te konkrēto industriju, ir
domāt tieši par šīm te nosauktajām top 5 valstīm, un tad viss varētu labi veidoties. Bet atgriezīsimies pie Calm.com lapas un paskatīsimies, ko mēs varam no tiem paņemt vai aizgūt. Pēc būtības tas, ko viņi dara, viņiem ir dažādas vadītās meditācijas, viņiem ir mūzikas skaņas, white noise un brown noise un visu kaut kāda veida skaņas un troksnīši, kuri palīdz cilvēkiem nomierināties, arī daļa no viņu programmas. Viņi diezgan labi strādā ar populāru cilvēku balsīm, nu, teiksim tā, tad viņi aicina Matthew McConaughey aktieri, ja, un kurš ierunā ar savu balsi, iespējams kaut kādu stāstu, pasaku vai meditāciju. Viņam patiesībā diezgan labs balss tembrs ir, viņš varētu arī nomierināt diezgan daudz cilvēkus. Tā ir tāda mārketinga stratēģija. Līdzīgi kā Masterclass.com, ja, kur ir populārie superstāri, kuri stāsta par aizkulisēm savās nozarēs un industrijās, un tādā veidā tam biznesam tiek piesaistīti jauni cilvēki. Līdzīga mājaslapa ar līdzīgu produktu ir headspace.com. Viņiem gan rādītāji nedaudz mazāki nekā Calm.comam. Headspace'ā mums ir apmēram mazāki, 2 miljoni. 2,2 miljoni tādi paši kliedzoši labi rezultāti. Jā, man likās, ka tur būs mazāk, bet nē. Arī Headspace.com ir fantastiska mājaslapa apmeklējuma ar ļoti veiksmīgu aplikāciju, bet pēc būtības, dāmas un kungi, padomāju, kas tur ir? Tur ir meditācijas mūzikas, meditācijas teksti, tur ir varbūt arī kaut kāda nomierinoša stāsts vai tekstiņš, kurš ir varbūt arī pat medicīniski pārbaudīts, kas palīdz cilvēkiem nomierināties un iemigt. Te mums ir galvenā atslēgas tēma ir mental health. Ja? Tad tas nozīmē, ka mēs palīdzam cilvēkiem ar uztraukumu, ar stresu, ar trauksmi tikt pie savas centra, nokontrolēt sevi. Un pa lielam tās ir lietas, kuras arī speciālisti arī Latvijā pilnīgi mierīgi varētu arī izveidot. Tur jums jāsakompilē šādi stāsti, jāsakompilē šādas programmas, bet galvenais tas atšķirības moments patiesībā ir šis te mārketings, tā distribūcijas kanāls, tas veids, kā jūs strādājat ar šiem te ietekmīgajiem cilvēkiem, kuri rāda piemēru vai paraugu, ka viņi redziet izmanto šo te konkrēto aplikāciju. Kāds ir potenciāls nākotnē šim te konkrētam virzienam vai tam veidam? Es teiktu, ka te ir diezgan labs potenciāls uz mākslīgo intelektu iesaistīšanu un mākslīgais intelekts tādā veidā kā sarunu partneris. Tas, kas nav super izplatīts, ir tas, ka tu vari runāt ar ļoti konkrētu aģentu vai cilvēku, sauksim to par mākslīgā intelekta tēlu kaut kādu radīto, kurš spēj tevi nomierināt, saprast, kurš tev uzdod pareizos jautājumus, kurš jūt patiesībā, ko darīt un kā rīkoties attiecīgajā situācijā. Un tā ir tā iespēja, kuras redzu, kā mēs varam tālāk attīstīt šo te konkrēto virzienu par skaņām, par meditācijām, kur tiek pielāgoti dažādi forši risinājumi tieši konkrēti jūsu konkrētam gadījumam. Pašlaik šīs aplikācijas darbojās tā, ka jūs ieiet kaut kādā datubāzē ar ļoti plašu klāstu, ar mūziku, ar skaņām, ar tekstiem, un jums tā kā pašiem ir jāizvēlās. Varbūt arī jau kaut kāds nākošais līmenis, kad jūs kategorizējat savas vajadzības un jums tiek piedāvāts tur top 3, kas it kā jums būtu vispiemērotākie. Bet es teiktu, vajag iet vēl vienu līmeni tālāk, tur, kur sarunas laikā ar dzīvu cilvēku nebūs varbūt vietā, bet ar tēlu, ar radītu tēlu, kurš tiešām spēj izanalizēt un sajust un saprast, kādas ir jūsu vajadzības, kad viņš piedāvā jums automātiski uzreiz kaut ko. Ja, kaut ko tādu, kas jums varētu palīdzēt. Vai arī šie te teksti un meditācijas teksti tiek integrēti automātiski arī šīs te sarunas laikā. Jo bieži vien varbūt arī jums pašiem gribās arī pastāstīt, parunāt, un tas varbūt jūs pat var nomierināt pat vēl labāk. Tā kā es redzu šādas te iespējas šajā konkrētajā biznesā. Labi, laižam tālāk. Mūsu nākošā biznesa ideja ir saistīta ar visu, kas ir saistīts ar mūsu viedu telefonu izslēgšanu, varbūt kaut kā tam līdzīgā veidā, teiksim to, viedu telefonu izslēgšanu no mūsu dzīves. Ja? Te ir tāda mājaslapa, kas saucās hatch.co. Mēs uzreiz apskatāmies, kādi viņiem rezultāti ir no apmeklējuma daudzuma, lai mēs saprastu
Kur mums ir rezultāti 626,000 apmeklējumu mēnesī šajā konkrētā mājaslapā. Fantastiski, jebkurā gadījumā Latvijā, man liekas, jau ir labi, ja tev ir kaut kādi 50,000 vai 60,000 apmeklējumi. Bet, ja es nemaldos, Mandelē ir apmēram 1 miljons skatījumu mēnesī. Bet tas tā. Hatch.co, tad tā doma ir tāda, viņi ir izveidojuši tādu produktu, kas izskatās ārēji, kā tāda tilpne vai izskatās kā ūdens trauks, ir arī tāds apaļākas formas, tāda lieluma, kas pēc būtības ir modinātājs, tumbiņa, kurā mēs ieprogrammējam iekšā, kādu mēs gribam skaņu, lai viņi modina vai pavada mūsu nakts laikā, vai arī tas ir kā gaismas avots. Tad ir principā 3 funkcionalitātes. Tad mums vajag viņu ieprogrammēt savā ziņā, mums vajag uzstādīt, kas mums patīk. Mums patīk tāda mērena zila gaismiņa, varbūt nakts laikā, plus white noise, ja? Un tad mēs visu viņu ieprogrammējam. Mēs varam ieprogrammēt uz kādām 3, 4, 5 fāzēm, un tās fāzes mēs pārslēdzam ar maigu pirkstu pieskārienu šim te objektam, tam priekšmetam, kas arī ir tas Hatch.co galvenais produkts. Un katru reizi ar to pieskārienu mēs mainām šos te režīmus, kurus mēs esam jau paši pirms tam jau paredzējuši. Kas ir tas priekšnoteikums? Pirmkārt, parasti kā ir, mēs guļam blakus ar savu telefonu, vai ne? Telefonā mums ir modinātājs, mēs vēl pirms gulētiešanas vēl paskrolējam kaut ko, noliekam sev blakām. Un tas pats arī notiek no rīta. Un bieži vien tas telefona faktors traucē, un daudziem cilvēkiem ļoti grūti nākas izolēties no telefona. Ja nav telefons kaut kur tūmā, mums ir panika kaut kāda sāk rasties. Un tāpēc, lai mēs nomierinātos, tiek izdomāti visādi šādi te vērķi, gadžeti, kas pēc būtības ir tāpat kā vecais analogais modinātāja telefons, tikai ar pāris tādām foršām, labām, jaunām kvalitātēm un īpašībām. Kas ir amizanti, protams, ka jums ir telefona aplikācijā, tie režīmi visi jāuzstelē, jums tas telefons ir jānoliek blakus istabā projām no savas guļamistabas, bet tad, ja jūsu tas nakts miers un nakts miegs ir bez šī telefona klātbūtnes. Starp citu, tā ir pat vesela jauna industrija, kas pašlaik attīstās diezgan veiksmīgi pasaulē, un tā industrija ir saistīta ar visu, kas ir anti-viedtelefons. Tas nozīmē, ka telefons tiek bieži uzskatīts kā traucēklis, kā prokrastinācijas viens no iemesliem. Tur ir tik daudz interaktīvas, interesantas lietas, sākot no TikTok, beidzot ar spēlēm, tur fotoaparātiem, filtriem, un tur vēl nezinu kaut ko, galvenais kriptovalūtas cenu pārbaudīšanas aplikācijas, viss, kas tur iekšā ir. Un tādā veidā mēs bieži vien kļūstam arī neefektīvāki. Un ļoti daudz visādi produkti, piemēram, kā šis, ko es jums tagad parādu ekrānā, saucās, piemēram, getbrick.app. Ķieģelis, vienmēr sakot, latviešu valodā saucās šāda tāpat nav aplikācija. Tas pat ir šāds kvadrātiņš, kurš izskatās kā tāds puse no kredītkartes izmēra tāds plasmas kvadrātiņš, kuram virsū uzrakstīts ir brick, kas ir sensors. Ja? Un pievienojot savu viedtelefonu, pietuvinot šim ķieģelim, jeb tam brick, tam sensoriņam, jūsu telefons uzreiz pārslēdzās uz kaut kādu minimālo nepieciešamo versiju. Jums nav nekādas izklaidējošās aplikācijas, kas var novērst jūsu uzmanību, bet tur ir tikai tas, ko jūs esat paredzējuši. Zvans sievai, zvans mātei vai bērnam, tie var jūs sasniegt vēl joprojām, varbūt kaut kāda vēl viena ļoti svarīga tur aplikācija, un tas arī ir viss. Tad šāds produkts, kurš palīdz vienkārši izolēties, neļauties kārdinājumam, ka telefons var jūs kaut kādā veidā iztraucēt. Diezgan daudz cilvēku izmanto šo Getbrick, mēs varam apskatīties arī viņu rezultātus un cik daudz cilvēki apmeklē šo mājaslapu, un no tā mēs varēsim secināt par to, cik tas ir labs produkts. Apmēram 300,000 cilvēki mēnesī apmeklē šo mājaslapu, un tad izrēķiniet paši, ja vidējā e-komercijas konversija ir 2%, tad es teiktu tā diezgan neslikts bizness pārdodot vienkārši sensoru. Bet tā industrija ir ar milzīgu potenciālu. Tur var izdomāt vēl visu kaut ko, kas ir saistīts ar telefona izolēšanu, telefona atslēgšanu, telefona atstāšanu blakus istabā, jo man tās miega funkcijas veic kaut kāds cits vērķis, kurā ir tikai kaut kādas 3 mazas funkcijas.
daudz visādas iespējas. Un arī viss, kas saistīts ar telefoniem, jauniešiem, tīņiem, to jau mēs arī Latvijā diezgan daudz izmantojam un zinām, kā ir ierobežotais laiks un tam līdzīgi. Bet tur ir daudz vēl citas iespējas tieši šajā konkrētajā industrijā. Neliels pārtraukums mūsu podkāstā. Jā, mēs šeit runājam par ļoti daudz biznesa idejām, bet tām nebūs nekāda jēga, ja jūs par to nerunāsiet, ja jūs par to nestāstīsiet. Tāpēc uzņēmumi meklē jaunas komunikācijas formas, kas varbūt ir draudzīgākas ar auditoriju, salīdzinot nekā reklāmas. Tāpēc uzņēmumi pašlaik meklē iespējas, kā ar minimālu laika investīciju varētu izveidot profesionālu podkāstu sezonu. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešama komanda. Latvijā ir šāda komanda, tas saucās podmedia.lv, tā ir režisoru un žurnālistu komanda, kas veido profesionālus scenārijus priekš podkāstiem, un mēs strādāsim ar jums absolūti individuāli. Mēs nodrošināsim arī visu tehnisko pusi, pielāgosim arī telpas tieši jūsu nozarei nepieciešamiem raidierakstiem. Mūsu mājaslapa ir podmedia.lv, satiekamies uz īsu sarunu, un mēs jums izstāstīsim, kā varētu izskatīties jau jūsu nākošais raidieraksts. Un tagad atpakaļ pie raidījuma. Lūk, nākošā ideja, kas ir saistīta ar jūsu miega kvalitātes uzskaiti vai tādu sekošanu jūsu miega kvalitātei. Šis ir patiesībā kaut kas ļoti foršs, ļoti daudz dažādu produktu pasaulē tiek veidoti tikai un vienīgi pateicoties tam, ka cilvēkam gribās salīdzināt sevi ar visiem pārējiem. Un šī aplikācija ne tikai dod jums iespēju novērtēt jūsu miega rādītājus. Šajā gadījumā tas, ko jūs redzat ekrānā, ir tāda programma, kas saucās sleepio.com, un viņi rāda, kā tā darbojās. Tas pirmais solis ir, jūs visticamāk kaut kādu anketu aizpildat vai atbildat uz kaut kādiem pāris jautājumiem, un šī aplikācija novērtē jūsu miega kvalitāti. Šeit mēs pašlaik ekrānā redzam tādu drūmu, bēdīgu sejiņu, un ir rakstīts, ka jūsu miega rādītājs ir 2,5, very poor, tātad slikti. Nākošais, ko viņi piedāvā, ir izveidot savu programmu. Uzreiz turpatā šajā aplikācijā, piemēram, jūs uzstādat mērķus. Mans mērķis ir nogulēt visu nakti bez pamošanās. Un otrs apakšmērķis man ir nepamosties pirms modinātāja. Tātad nepamosties pirms laika, nemosties augšā lieki. Tad mēs esam uzstādījuši mērķus, un tad uzreiz nākošais aplikācija jums piedāvā jau kaut kādas konkrētas pārbaudītas programmas. Šī Sleepio aplikācija liek diezgan lielu uzsvaru uz medicīnu, uz medicīniski pierādītiem instrumentiem un visādām metodēm un tehnikām, kas, manuprāt, ir diezgan būtiski šajā te miega pasaulē, un no tiem pēdējiem produktiem, ko es esmu jums rādījis, ir diezgan maz salīdzinoši atsauksmes uz medicīnu, uz pierādījumiem, ka tas strādā, kādi ir rezultāti un tā tālāk. Tā kā šī ir pirmais virziens, un es teiktu, no mārketinga viedokļa es būtu licis diezgan lielu uzsvaru tieši uz šo te medicīnisko pētījumu rādītājiem, lai pierādītu klientiem, ka tas viss darbojās. Lūk, trešajā posmā mums ir šīs te tehnikas un metodas, kuras tiek piedāvātas. Pirmā no tām ir progresīvā relaksācija, lai kas tas arī nebūtu, 11 minūšu garumā. Otrā metode ir domu bloķēšanas metode, tad 2 minūšu garumā. Tas ir kaut kāds audio vai video materiāls, visticamāk, kuram mums būtu jāseko līdzi ar praktiskiem uzdevumiem. Un trešā metode, ko viņi piedāvā, ir apzinātā novērošana, tā kā mēs vērošanas prasme. Un es domāju, ka tas arī līdzīgi kā meditācijā vai tādās apzinātības skolās vienkārši kāds cilvēks saka, kas mums ir jādara, kur mums ir jāfokusē savas domas un tam līdzīgi. Kas ir forši, kad šīs te metodas, kas tiek piedāvātas, tās ir balstītas mūsu mērķos, ko mēs gribam sasniegt ar savu miegu. Un pēdējais, ceturtais ir, tad mēs mēram savu uzlabojumus. Tad kur mums ir pirmajā nedēļā mūsu miega rādītājs ir 2,5, otrajā nedēļā tas jau tur palielinās, trešajā nedēļā vēl palielinās, un tādā veidā šīs te sacensības, jeb spēles princips, kas ir ieviests aplikācijā, vienmēr ļoti veiksmīgi arī der.
Mēs varam, protams, skatīties, paņemt divus galvenos principus no šī produkta. Tad pirmā lieta, ko es jau pieminēju, tas medicīniskais uzsvars, ka tas ir medicīniski pārbaudīts un zinātniski pierādīts risinājums miega jautājumu, miega problēmām. Un otrais, kas, manuprāt, ir super ļoti forša, laba tēma, ir viss, kas ir saistīts ar salīdzināšanu. Un rādītājiem. Piemēram, ir viena tāda aplikācija, kurā tu nofotografē savu seju, un viņi parādīs tev apmēram 100 punktu skalā, cik skaista tava seja ir. Tik primitīvi, jā, dāmas un kungi, tik vienkārši. Un piemēram, tur bija vienā podkāstā, es klausījos, tur tie džeki, tas bija Sam Parr un Sean Puri, tas ir podkāsts My First Million, un viņi izmantoja šo aplikāciju, un tas Sean Puri teica, man ir tikai 35 no 100, ja, skaistuma koeficients. Un pēc tam tā aplikācija, ko viņa dara, viņš teica, ka viņi man piedāvā pēc tam, kā es varu uzlabot savus rādītājus, kas ir super forši, vai ne? Viņš saka, nu tad jums vajadzētu sākt lēnām kaut kur fiziskās aktivitātes, kur jums ir tuvumā jūsu lokācijai pāris trenižieru zāles, kur uzreiz jau ir linki. Varbūt jūs varat ar kaut kādu sejas kosmētiku vīriešiem arī iegādāties, kur mēs jums iesakām šos 3 losjoniņus, kas varētu uzlabot jūsu koeficientu tur par 2 vai 3 punktiem. Šādi. Un tas ir ļoti populāra aplikācija tikai tāpēc, ka mēs tiekam kaut kādā veidā iekategorizēti, kad mēs tiekam salīdzināti ar kaut kādiem vispārīgiem rādītājiem. Cilvēkam ir tieksme salīdzināt sevi, ja mēs esam tikai 35 no 100, mēs gribam tikt augstāk. Ja? Un tas pats ir saistīts arī ar miegu. Šeit, ja tiešām tur ir kaut kas tāds ļoti forši zinātniski pamatots un jums tas mērogojums un tas salīdzināšana ir tāda pamatota un efektīva, tad es redzu šeit patiesībā diezgan foršu labu biznesa iespēju, tikai balstoties šajā psiholoģiskajā cilvēka motivācijā attīstīties, augt, uzlabot, un mums tikai vajag cilvēkam parādīt. Vakar bija 4, šodien ir 6, ja? Kas sacīt, kur vēl veids, kā tu vari uzlabot savus rezultātus. Un tad ir vēl viens produkts, kas patiesībā ir mutes aizlīmēšana. Jā, tas izklausās diezgan primitīvi un diezgan interesanti, bet tā ir milzīga industrija, kas balstās tādā, zinātniski, es teiktu, nelīdz galam pierādītā fenomenā. Tas, ka naktī, ja mēs elpojam ar degunu, tad nazālā elpošana, ka tas uzlabo mūsu kopīgo veselības stāvokli, uzlabo miegu un samazina arī krākšanas daudzumu. Te ir viena mājaslapa driftsleep.com, te mēs redzam, ka tas mērķa auditorija ir vairāk acīmredzot sievietes, tāpēc, ka viss tā mājaslapa ir daudz tādās, es teiktu, maigākos toņos visu, un te mēs redzam pārsvarā, tur ir dāmas ar šo te, un arī viss tas uzlīmes uz lūpām ir tādā lūpes formiņā. Principā man liekas, ka tā auditorija ir dāmas. Un influenceris arī visi dāmas. Te neviena vīriešiem mājaslapā pirmajā nav. Mēs varam apstīties ātri viņu rezultātus. Apstīsimies, cik daudz viņiem cilvēku apmeklē mājaslapu. Tikai 6000 mēnesī. Tas nozīmē, ka šajā konkrētajā gadījumā viņi nav super aktīvi, bet nemetiet plinti krūmos, tāpēc, ka es esmu uzgājis vēl vienu līdzīgu, principā identisku produktu ar mutes aizlīmēšanu, kas saucās Hostage Tape. Un, ja mēs apskatīsimies Hostage Tape rādītājus SimilarWebā, tad mums parādās 152,000 apmeklējumu mēnesī. Tas, ko mēs redzam tagad ekrānā, ir vienkārši elementāri kaut kas, kas līdzinās melniem skočam, ar ko mēs aizlīmējam muti. Protams, ka tas viss ir mūsu sejas ādai draudzīgs materiāls, vismaz tā viņi to saka. Šeit bišķiņ vajag tāda militāristiska, maskulīna sajūta šajā mājaslapā. Mēs redzam arī pirmo bildi, kur kādam bārdainam kungam ir aizlīmēta šī muta tādā diezgan brutālā veidā. Es atceros, kad es pirmo reizi redzēju to produktu, man bija sajūta, ka tas ir kaut kas, kas saistīts ar nolaupīšanas spēlēm, ar to, kā mēs kaut kas ar vārdu brīvības ierobežošanas jautājumiem. Man nebija nekāda nojausma, ka tas varētu būt ar mūsu veselības uzlabošanas pasākumu. Cena 30 eiro par 30 šādām te uzlīmītēm. Pašizmaksa ir cents, mazāk par centu, katrā ziņā tas bizness ir vienreizējs. Te ir iespēja arī rozā krāsā iegūt arī šādu uzlīmi priekš dāmām, to viņi tā piedāvā.
Te ir arī 90 uzlīmi paka par 71 eiro, 180 uzlīmi paka par 118 eiro un 236 eiro par 360 uzlīmēm vienreizēji. Tā doma ir tāda, ja jūs izmantojat vienreiz dienā šo, protams, ka to nevar atkārtot, jūs nevarat uzlīmēt vēlreiz nākošā dienā to pašu uzlīmi. Tas nozīmē, ka jums ir visu laiku jāatkārto tā kā šie te pirkumi, un jūs varat nopirkt arī par 236 eiro priekš gada veselu paku. Iedomājieties, jūs vienkārši nopirkat skoču pēc būtības no tāda pragmatiskā viedokļa par 236 eiro. Un te mēs redzam pārsvarā tikai večus šajā lapā kā influencerus. Viens no vadošajiem viņiem influenceriem ir Andy Elliot. Tas ir tāds pārdošanas treneris, ārprātīgs testosterons uz 2 kājām. Vienkārši, jūs varat YouTube'ā paskatīties to džeku. Vienkārši ārprāts. Bet viņš iedvesmo, viņš traks. Un viņš arī ir ar Gogginsu ir kaut ko kopā arī darījis. Viņi starp citu pārdod arī tās uzlīmes, kas ir uz deguna, arī, lai uzlabotu nazālo elpošanu. Tieši vairāk tā kā trenižieru zālēs tiem sportistiem. Uzreiz var redzēt, kā tā mājaslapa uzbūvēta, daudz maskulīnākā, mērķa auditorija, acīm redzot, ir vīrieši. Biznesa modelis izskatās ir tāds, ka tas idejas autors ir uzrunājis šo Andy Elliotu, kuram ir diezgan liela auditorija sociālos tīklos. Iespējams, ka viņš piedāvājas viņiem arī daļu no uzņēmuma, kaut kādas akcijas vai vienkārši kā līdzīpašnieks darboties, jo patiesībā es vienā mirklī redzēju, ka Andijs Elliots ļoti aktīvi šos te hostage tapes sāk izplatīt un darboties ar tiem. Tā kā, jebkurā gadījumā no mārketinga viedokļa, ja jūs varat atrast kādu šādu te populāru cilvēku, piedāvāt viņam daļu no uzņēmuma, šis ir fantastisks, foršs, labs mārketinga modelis, kā jūs varat iet. No biznesa viedokļa pašizmaksas te nekāda, medicīniskais pamatojums apšaubāms. Mēs redzam, ka cilvēki to dara, un kāpēc, ja citi cilvēki līmē savu muti ciet, mēs arī negribam līmēt savu muti ciet. Varbūt jūs jūtat manai balsī nedaudz skepticismu, tā tas var būt. Es pats neesmu to izmēģinājis, es vienkārši redzu, ka rezultāti ir. Es redzu, ka cilvēki iet uz to lapu. Ja mēs palasam kaut kādus blogus vai pētījumus, jā, ir arī pozitīvas atsauksmes, ir arī negatīvas atsauksmes, kā tas vienmēr ir visā pasaulē, bet mans uzdevums jums šeit nav obligāti rādīt, reku ejam tajā virzienā. Mans uzdevums šajā konkrētā podkāstā jums ir rādīt iespējas un parādīt dažādus biznesa modeļus, un iespējams kādu no šīm te idejām jūs patiesībā ļoti forši varētu arī noderēt. Lūk, dāmas un kungi, pašlaik mēs esam ar jums kopā apskatījuši 36 dažādas biznesa idejas, nevis šodien 36, bet kopā pa visiem mūsu podkāstu raidījumiem. Ja jūs gribat visas idejas pēc kārtas noklausīties, tad jums vajadzētu pārslēgties uz mūsu pirmo raidījumu, kas patiesībā bija par ziedu biznesu un par dažādām ziedu biznesa idejām, un tad noklausīties visus šos raidījumus pēc kārtas, jo iespējams kāda no šīm biznesa idejām patiesībā būs tieši jūsējā. Piesakojiet mums YouTube'ā, mēs esam arī Spotify'ā un Apple podkastos, rakstiet arī komentārus, padalieties ar savām idejām, komentāru sadaļā, mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem, replikām, komentāriem un tiekamies nākošajā raidījumā.